Man nekāda baigā uztraukuma nav, jo ir mums tas spēlētāji gan izlasē, gan vispār, kur ir 2-3 reizes krustenis plēsuši. Viņam tomēr nav krustena, viņam ir tā cita saita, jā, un nav vēl fakts, ka vajadzēs vispār operāciju taisīt, tur vēl viņi spriež ar doktoriem. Tā kā nekas tur tāds traks nav, un principā ar tādu traumu var arī salīdzinoši ātri atgūties, bet vienkārši Fenerbahče negrib tagad steidzināt, neko riskēt, viņi grib kārtīgi viņu sadziedēt un visas tur tās lietas pieslīpēt, kas viņam varbūt fizisko vai vēl kādām lietām, ko viņi uzskata. Viņi grib viņu sagatavot uz nākotni, nevis konkrēti tagad 3, 4, 5 mēnešu laikā. Tā kā principā nekāda baigā uztraukuma man nav skaidrs, ka viņam tā slodze bija sakrājusies diezgan liela. Un šī bija ļoti neveiksmīga epizode, kurš tur overtājumā trāpījās. Tur viss tas overtājums, to spēli skatījos. Viņš tas overtājums varēja pilnīgi mierīgi arī nebūt. Paldies, varēja pateikt Artūra kolēģim, kurš protams, tajā momentā veiksmīgi pie datora tieši to pašu arī nodomāja. Artūrs ar dzels nerviem iemet 3 punktnieku, un tas vienkārši.